brauc ar motociklu Latvijā. Tad tu aizbrauc uz Indiju un saproti, ka visi noteikumi, pie kuriem esi pieredzis, vairs nestrādā. Šodien Auduro moto sarunās Jānis Kļaviņš, pieredzējis motoceļotājs, instruktors un cilvēks, kurš redzējis, kā brauc dažādās pasaules malās. Runāsim par motoētiku, par uzvedību uz ceļa Latvijā un ārzemēs un par to, kāpēc braucot ārpus savas valsts, tu kļūsi par savu veidu vēstnieku. Mani sauc Rihards, un šīs ir Auduro moto sarunas. Jāni, prieks tev atkal redzēt. Mums ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar Modern Ranger, ar Kļaviņš Raidu un arī ar pašu Jāni Kļaviņu arī. No pirmās dienas, man liekas, mēs ejam tā soli solī, un man bija prieks redzēt, kā Auduro dzīma. Faktiski jau ir izveidojusies pa tādu lielu kustību. Man liekas, ka ļoti iet roku rokā šis viss. Jums ir tā outdoor, tāda puse gulēšanas puse, un tev ir tie ceļojumi puse, man atkal tie pasākumi, un puse, un tas viss labi saslēdzās. Es teiktu, mēs papildinām viens otru. Jā. Tas ir roku rokā, vai kā ķēde ar zobratu. Tieši tā. Šodienas tēma mums ir, runāsim par ētiku. Es Jāni izvēlos šo tēmu tieši ar tevīm, tāpēc, ka man liekas, tev tā karjera ir ļoti plaša, daudzpusīga, bet arī ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs. Un tu noteikti esi savā karjerā, tā teikt, daudz visāds gadījumus redzējis. Noteikti tava balss ir varbūt tā arī, ko cilvēki varētu ieklausīties, jā, ņemot vērā tavu pieredzi. Jā, tēma tā ir interesanta un sarežģīta vienlaicīgi. Tieši tā, tā kā šis raidījums vai šī epizode nav par to, lai mācītu kādu, bet drīzāk, ko mēs esam redzējuši un kā būtu varbūt tā labā attieksme, ko veidot motobraucējos arī, jo, ziņās visādi virsraksti tagad arvien biežāk parādās un katram telefons pie rokas, lai nofilmētu. Tāpēc mēs gribam arī parādīt sev no tās pozitīvās puses tie motobraucēji. Ne tikai šeit pat mājās, bet arī ārzemēs. Visur, kur mēs esam, kur mēs braucam, jā. Tieši tā. Bet pirms ķeramies klāt visai šai ētikas tēmai, Jāni, sākšu varbūt ar tevi pastāst, varbūt īsumā tiem cilvēkiem, kas ir dzimuši pēc 2000. Kas ir Jānis Kļaviņš? Jā, laikam no motosporta prizmas jāsaka, kad 84. gads bija, kad es piedalījos pirmajās motocross sacensībās ar 50 kubikcentimetru mopēdē laikam. Un kopš tiem gadiem laikam 25 gadi apmēram motocrossām. Latvija, Eiropa, pasauli. Kā teikt, viena apzinātā dzīves daļa bija motocross. Un tad pēc kaut kā, cik man jau bija 26 gadi vai kaut kas tāds, tad tā otra daļa ir Yukona, outdoors, motoceļojums uz Austrāliju un viss tā sadaļa. Tā kā 2 Kļaviņi, pirms un pēc, jā. Jā, tu sāki ar enduro un iegāji outdoorā. Jā, tā iznāk. Motocross, outdoors, tad motos saliekot kopā ar to visu, tad sanāk outdoorā. Jā, tā ir. Pastāst varbūt to tad cilvēkiem tieši par tiem motocrossa, varbūt kaut kādiem sasniegumiem vai kā mainījās tev tā karjerā un kā viņi pārgāja varbūt tieši uz adventure moto. Jā, mēs sākām padomju laikā, tad motocross bija pavisam citā līmenī, tad bija tikai čezetes un tādi, kā teikt, sociālisko valstu ražoja moči. Un tad vienā dienā, man liekas, 91. gads, Madonā atbraucam uz motocross, mums ir piekabīta, tā čezete, un tu redzi, zaļi moči brauc treniņu trasē. Un tie ir moči, kurus tu esi redzējis tikai uzlīmēs principā un žurnālos. Tie bija Kawasaki. Jā. Saldinieki bija nodabuši metāla sliedes, kaut kādas vecās, dabūjuši valūtu un iepirkuši kaut kādas 10 močus. Un tas, zin kā, tad puikam tāds, wow, Kawasaks reāls dzīves, kur viņš lec tālāk, tur iet savādāk. Tad jau viss pa drusciņam, kā teikt, dabūja importa tehniku. Es sāku Madonas klubā braukt ar pirmo Hondu. Madonieši arī bija kaut ko nocirtuši vai nogriezuši. Un tā tālāk. Un tad jau tā lielākā, laikam, visi izaugsmes jau bija kaut kāds vairāk kārtējs Latvijas čempions. Jānis Kempels uzaicināja savā motoklubā. ITS tajā laikā saucās. Mēs bijām 2 braucēji. Leons Kazlausks, es. Un tad sākās tāda Eiropas tūra, Eiropas čempionāta, pasaules čempionāta posma. Un katru gadu mēs trenējāmies janvāris, februāris, Beļģija, Spānija. Attiecīgi daudz sanāca redzēt to kultūru, kāda ir Eiropā tajā laikā bija gan motocrossā, gan arī uz ielas. Un pēc tam, pabeidzot motocross karjeru, es kā Latvijas čempions pabeidzu, un
īstajā brīdī aizgāja projām no ringa, jo jaunie jau sāka mītas papēžiem. Freibergs, Lauris tajā laikā bija spēcīgs diezgan jau. Lūk, un tad Andris Pikāns nāca klajā ar paziņojumu, piedāvājumu, kad varbūt aizbraucam ar močiem uz Austrāliju. Kas tajā laikā 2005. gads vai 2004. kad mēs sākām to plānot, izklausījās mistiski nereāli, kā to izdarīt. Vīzas, viss kārtošana, tajā laikā reķina nav šie smartphone, kā tu vari kartē ērti skatīties, bija karšu kaudzes, plāno maršrutu reāli ar zīmolu pa karti, navigācijas sistēmas tādas vienkāršas. Un tad bija tas lielais brauciens, 6. gadā no Rīgas līdz Melburnē, 5 mēneši, 36,000 kilometri. Tas, var teikt, tāds pārkāpiens ir uz lielo enduro moci, jo motokrosā es braucu 250 divtakteri. Tie bija populāri un, var teikt, lielākie tajā laikā. Un tad salikās tas viss kopā. Tātad outdoors, telts, lielais enduro mocis un ceļošana. Tajā brīdī jums bija kaut kāda doma izvērtēt šo, vai vienkārši nebija cits labāks kaut kāds moto piedāvājums, jo tagad liekas, tie moči paliek mazāk, ar kuriem tiek ceļots apkārt pasaulē. Viņi izvēlās vieglāk, mazāk ekipējumu. Jums tur daudz ekipējumu. Man izskatījās tie moči nokrautā kārtīgi. Tajā laikā nebija liela izvēle. Piemēram, šādas te auduma motosomas, kā šobrīd piedāvā daudz ražotāji. Tāda praktiski vispār nebija. Principā visi brauc ar kastēm, kā arī mēs to darījām. Un starp močiem tajā laikā bija principā Bembis vai KTMs. Un mēs, protams, testējām un izvēlējāmies. Nonācām par labu KTMam, ko es nenožēloju. Rēķinu visus tos kilometrus nobraucām bez kaut kādām dižām ķibelēm. Bija interesanti, jo rēķinu 36,000 kilometru laikā tev ir vismaz 3 reizes riepas jānomaina ķēde, eļas. Un tad mums bija DHL viens no sponsoriem. Viņi mums sūtīja tādas pakas. Pirmā, man liekas, atnāca kaut kur Altajā, Krievijā. Tādu paku pastā mēs saņemam. Ok, pakojam vaļā 2 dienas, viss filtri, eļas, riepas, ķēdes un tā. Tas bija tāds piedzīvojums arī. Lūk, runājot par kastēm vēl, ja godīgi garajos ceļojumos, man kastes liekas arī šobrīd ērtas, jo viņas ir ietilpīgākas, viņas ir izmantojams kā krēsliņš, kā galdiņš kempā. Protams, viņas padara to moci mazliet platāku satiksmē, bet tas arī, es teiktu, vienīgais mīnus. Skaidrs, ka braucot pa takām, varbūt tas nav labākais, bet tādiem gariem ceļojumiem, domāju, joprojām tīri labi izmantojams. Un par to svaru, protams, teltis tajā laikā bija, telts bija telts, guļamais bija guļamais, tagad viss ir aizgājis tādā ultralight versijā. Arī moderna Ranger hamoks, mēs jau varam gulēt kilogramā. Tātad visi kļūst super lights. Un es tikko pagājušo sestdienu braucām pirmajā braucienā šīs sezonas, un es savos 60 litros kopā, mīkstajās somās, brīvi saliku visu kempošanai, un tā, jo tas visi kļūst tiešām maziņš. Agrāk, kad redzēju, man liekas, ārzemnieki tos močus, tiem lielām soliem, uzreiz bija skaidrs, ka šie tā kā ceļotāji, un tas likās tā ļoti eksotiski, jo īpaši arī jauniešiem bērniem, un tas tā iedvesmojuši. Te liekas jau, tā kā tas tāds, varbūt Eiropā tas mazāk, man liekas, ir palicis tā, ka tie ārzem ceļotāji citās tālākās vai joprojām ir. Tas ir šobrīd, man liekas, tas pieeja visiem kanāliem, un tā iespēja katram filmēt kaut ko. Man ir sajūta, ka visi kaut kur brauc ar močiem, visi ceļo, un tas ir vienkārši tāds masu sports, tā kā skriešana, kā stirna buks. Bet, protams, tajā laikā vienkārši nebija tāda mēdīja iespēja. Iedomājies, ka mēs to filmu, kuru gāja Latvijas televīzijā, sākot no septembra. Mēs savukārt sākām braukt augustā. Tātad augusts, septembris mums 2 mēnešu handikaps, un filmu jāsāk rādīt teļukā. Filmējām mēs uz kasetēm. Tas nozīmē, es aprakstu katru kaseti ļoti smalki. Jo Džeks Rīgā, viņš nezina vispār, kas tur nofilmēts. DHL pastā mēs reāli pastu meklējam, un tad ceri, ka tas viss nonāks Rīgā, un tad Džeks samontēs. Un tas bija tāds izaicinājums. Arī nofilmēt 2 močus braucošus, piemēram. Iedomājies, tu izpako ārā, viss ir iepakots kamera, statīvs, tad tu uzkāp kalnā. Tev ir maz kasetes, tu ieslēdz kameru, izdomā leņķi, bams, tad skrien lejā ar 2 močiem, nobrauc turp atpakaļ un dabūn tās 3-6 sekundes. Jā. Tā ziņā tas bija ļoti radoši. Teikšu godīgi, arī
tas brauciens, ja bez filmēšanas būtu, tas būtu kaut kas savādāks, jo vienā brīdī tikai braukt uz mērķi, kā varbūt rodās jautājumi. Bet šeit, ja tu filmē vai veido saturu, tā kā katru dienu piedomā, kas tad interesants ir jāierauga, kāds jautājums ir jāuzdod, tu nīrsti iekšā detaļās. Tas jau padara to par tādu savu dzīves veidu uz to brīdi, uz tiem 5 mēnešiem. Jau jāatcerās arī, ka jūs mājās būs skatītāji, cilvēki, kas sekos līdz piedzīvojumiem, tad arī saturs jāveido viņiem ne tikai būt izglītojoši par tām konkrētajām valstīm, kurās ceļojat, bet tāpat laikā arī tas ir iedvesmojoši arī jauniešos. Man liekas, ļoti daudz arī jaunieši, kas skatījās, iedvesmojās un ņēma jūs kā to labo piemēru tajā laikā. Varbūt tas ir tāpēc tik daudz kā ATM tie 990, 950 Latvijā ir. Es domāju, ka mēs pēc tās filmas arī tas, ko dīlers teica, ja, šī te kultūra sāk attīstīties, jo līdz tam Latvijā nebija tādu daudz moto ceļotāju, kas brauc ar somām kaut vai pa Latviju vai pa Baltiju. Tā kultūrā, es domāju, mēs ieviesām savu tādu start feelingu. Jā, redz, tiem kā saka, modernais tagad, tas nosaukums ir influencer, vai ne, kas tā kā iedvesmo un kaut kādu savu to domu par lietām saka tajā video, un pārējie cilvēki, kas viņu skatās, arī sāk varbūt tā domāt. Jums savukārt arī tad tajā laikā, veidojot šo saturu, bija jāpiedomā, ko jūs sakiet par katru valsti, jo tagad, man liekas, ir tā arī, ka tu kā aizceļos citu valsti, jau piesako daudz arī tās valsts cilvēki. Vai tie, kuri vēlās doties uz to valsti. Viņiem ir svarīgi arī tas, ko tu saki par to valsti, vai ne? Un redzēju, ka daudz tiem es arī esmu piesakojis tiem ceļotājiem, ka daudz tie cilvēki, viņi izsakās tā, kā viņi izsakās, bez filtra, teiksim tā, jā. Varbūt aizvainojoši. Tieši tā, pret citām kultūrām. Tas varbūt, kas to ceļotājs varbūt neapzinās, ka ceļojot citās valstīs, jā, ir kaut kāda šī kultūra pieņēmuma savādāk, un cilvēki domā savādāk. Bieži vien stipri savādāks tās kultūras ir, kurās mēs nonākam, un diemžēl mēs neiedziļinamies pirms tam, kādas ir tās, ja mēs paņemsim tagad vidējos austrumus, kur notiek konflikti, jā. Tur ir tāda vēsture, tur ir tāda specifika, ja? Šīti, sunīti, tur tas viss mainās aiz kalna grēdas, cita valoda. Un tad, jā, es teiktu, ir jāiedziļinās tiešām, lai nenodarītu pāri, jo tad brīdī, kad tu runā ar kameru, zin kā liekas, tā kā tādā visumā runā, bet tas jau visums kaut kur nonāk. Tā. Labi, jūs esat izceļojušies tālu un safilmējuši daudz materiālu. Kad tas bija aiz muguras, kas tālāk sekoja tavā karjerā? Joprojām turpinājās. Mēs 8. gadā braucām Jukonas 2. ekspedīciju. Tā mums bija Uzsūrijas ekspedīcija. Tā filmēšanas komanda Sandrs Jūra, Olter, ko mēs tur rādio esam vadījuši visu laiku. Mēs tad bijām tāds kodols, kuram gribējās dzīvot mežā, braukt ar laivu vai ar moci, medīt, sēdēt ugunskura. Man liekas, jā. Jukona bija tāds otrs lielākais, ko mēs pabeidzām 8. gadā. Pēc tam jau lēnā garā kalnu pārgājienā Altajā. Tas bija interesanti, ka mocis man atveda uz Altai kalniem. Praktiski viņas ieraudzīja, uzzināja par viņiem tikai tad, brauciena laikā. Bams, tā mīlestība notika uzreiz. Un jau nākamajā gadā es 17 cilvēkus no Latvijas ar mugursomām vedu kalnu pārgājienā Altajā. Un tā es to darīju kaut kādas 10, 12 gadus no vietas. Līdz sākās karš un nācās pārcelties uz Himalajiem. Ja tu kartē paskaties, tad kur tad vēl? Kurā brīdī tad sākās šis adventure moto, varbūt tāds posms, tagad jāpīt, vai viņu varētu nosaukt jaunais posms? Varbūt? Jaunais drīzāk, jā. Viņš sākās līdz ar hamokiem. Mēs sapratām, ka mūsu produkts iet roku rokā arī tieši motobraucējiem. Plus Covid laikā parādījās tā iespēja tikties tikai ārpusē. Un tad arī tapa Kļaviņš raida platforma. Arī teikšu godīgi, interesi parādījās no šiem jauniem motobraucējiem mācīties kaut ko bišķiņ vairāk. Jo pavisam agrāk bija ierasts motoskolā noliest tiesības un brauc. Bet mēs tomēr zinām, ka braukšana pa ielu un braukšana pa bezceļu ir pavisam divas dažādas lietas. Un tad cilvēki brauc un mācās kaut ko jaunu. Kaut kā viņiem ir laba pieredze, varbūt uz ielas, bet tomēr braukt pa granti, pa takām, tas ir kas cits. Un tā arī pavisam dabīgi sanāca, ka gan šie braucieni uz ārzemēm, gan
mazā apmācība Kļaviņš Raidas skolā, kā teikt, arī ir dabīgā veidā izveidojās. Jā, es arī Kļaviņš Raidu, pirmo reizi uzzināju arī, kad tev jau bija īsmā savas grupas, bija atsevišķi laiki plānot apmācībām, un es zinu, ka tur tās mācību tēmas ietver ne tikai saprast, kā ir atšķirība braukt ar adventure moci no ielas moči, mazie konus un balansēšana, bet arī ekipējums līdzi, ko mēs vadājam, ka tāds pilnvērtīgs mēs adventure apmācību iesācējiem. Jā, reķim pilsētniekam, viņam godīgi sakot, vēlme ir, mocis ir, bet aizbraukt ar moci līdz ezeram, palikt tur pa nakti un braukt tālāk, tas ir tāds liels izaicinājums. Jā, tālāk jau tās iemaņas, var, kā saka, noslīpēt pie profiņiem, jā, pie Sandra Greenfield var noslīpēt arī motobraucējiem, kas jau tur grib visas nianses apgūt, jā, bet tas pamats, man liekas, ir ielikt šajā ieskatā. Un, man liekas, kas vēl ir svarīgs aspekts, ka šajā brīdī tad Jānis Kļaviņš ieliek to ētiku arī tomēr. Kā uzvesties tomēr, vai ne? Adventure braucējiem. Zini, ka atbildība ir diezgan liela, jo tu gribot, negribot, uz tevīm skatās, kā tu rīkojies, kā tu uzvedies, kā tu dari, un, protams, tas ir piemērs. Tieši tā. Un, jā, zini, kā tur Latvijā laikam ir, jā, kad saka, iziet autoskolu, tur tev iemāc kā uz asfaltu uzvesties, bet neviens jau īsti neiemāc tev, kā tur mežos uzvesties vai citur. Un jau īpaši ar citiem ceļa vai taku, arī, kā teikt, lietotājiem, kas varbūt dažādi, gan sākot no gāja, velobraucējiem, arī zirgi. Jā. Liels nianses visā tajā. Tādi nerakstītie kaut kādi likumi arī tajā visam ir klāt. Bet, jā, runājot tagad, sezona mums ir sākusies un sākās atkal pirmie virsraksti, kur tur pirmais jau nošķīlies ir, jā, kur tur jau nofilmēts jau, ka kāpas tiek jau atkal izspolēts, jā, un mežā ir saliktas kameras Rīgas meža tagad. Aktīvāk, tā teikt, vaktē savas kāpas un liek kameras, bet ko mēs tur redzam? Tur ir autobraucēji bez numuriem. Un tie ir cilvēki, kurus nevar identificēt, nevar īsti notvert. Kā tev liekas, kāpēc tā tas ir? Kā tas varētu būt? Jā, tas ir liels jautājums, un principā viņš vienā vārdā raksturē būt kultūra, bet tā ir katra cilvēka iekšējā kultūra, kā mēs uzvedamies mājās, tramvajā, uz ielas un ar motociklu mežā. Protams, te galvenais atcerēties, ka mēs katrs individs jebkurā brīdī pārstāvam visu kopienu. Un tā cieņa pret to citu kopienu, tu minēji zirgus, ļoti aktuāls starp citu moments. Man meitai ir zirgi, viņi iet pa Garkalnas mežiem, un šie te momenti notiekās. Viņi man ir stāstījusi, ja? Ne bieži, bet notiek. Un, vai cilvēki ar suņiem, vai ratiņiem. Un nekā bieži vien mums gribās to savu pusi aizstāvēt drusciņ vairāk. Ja? Bet atceros pie manas mājas karjerā, kur mēs trenējāmies ar endūriem, tur vienu brīdi pirms daudziem gadiem bija 450 izdomājuši sestdienās trenēties. No rīta jau 10. Un man godīgi nebija patīkami, ja kaut kur saprotu, motokros visu tu sirdī, bet kad tev vālē 2 stundas pie mājas, 2-4 stundas, 450 viņi skaļi, ja? Rodās tāda rezistence, tāda momenti. Lūk, tāpēc, jā, braukšana, pārvietošanās pa mūsu mazajiem meža celiņiem, jā, pirmkārt, ātrums, kādā mēs to darām, jā, jo mēs nezinām, aiz kur līkumu, ko mēs varam satikt. Tā būtu tā viena kultūras iezīme, ko mēs varam kaut kā ievērot, cienot tos pārējos, jā. Protams, izvēlēties, kur braukt. Tas, laikam, ir tas karstākais jautājums un sarežģītākais. Tas, ko es redzēju Holandē daudzos tos 10 gadus, kur dzīvojot, iedomājies, tajā laikā bija 20 motokrosa sacensības vienā sestdienā, svētdienā. Visa Holanda, Beļģija bija motokrosa meka. Visi brauca, visur brauca, jā. Zini, cik Beļģijā šobrīd trases ir? 0. 1. Lomel. Varbūt pa krūmiem kaut kas, jā. Dēļ skaļuma, dēļ šī miera traucēšanas, tā sabiedrība lēnām to visu izspied ārā. Ar moto ūdensmočiem var braukt vienā ezerā Holandē, vienā konkrētā kvadrātiņā, jā. Tik tālu tas ir viss saspiests, jā. Tāpēc, lai mēs tur nenonāktu, ņemot vērā to mūsu brīnišķīgo iespēju, jā, mums tagad ir laicīgi jāmeklē risinājumi, lai mēs nenostātos pretīm. Ir sabiedrība, ja, un ir motobraucēji, un viņi kaut kā nerunā vispār savā starpā. Tie labie ceļi ir, es domāju, tas, ko jūs darat, ka jūs apvienojat diezgan lielu dažādu braucēju skaitu.
viņi laiku pa laikam nonāk sabiedrībā, kur ir labi audzināti, kur ir šie piemēri, kuri bišķiņ pastāv, drusciņ parāda. Jo savādāk, kā uzrunāt tos ceļus, kas braukā pa tām stigām neatļautajām bez numuriem, es nezinu. Ja viņi nenonāk kaut kā mūsu radaros, Kļaviņš raida tavā, ir jau vēl visādi sabiedrībiņas foršas, ja? Tad tā viņa kultūra paliks uz to viņu atbildību un diez vai kaut kas mainīsies. Sliktākais, man liekas, tajā visā, kad arī šie braucēji, kas netiek notvērti, viņi raida tai sabiedrībai visu šo negāciju, un tā negācija beigās jau tiek veltīta tiem, kurus var sazīmēt. Ja nākamajam, kur brauc smuki, varbūt tās neko nepārkāpj, bet... Un ir tas numurs aizmugurē, ja? Jā. Viņam, bet tas, kas brauc ar to numuru, viņam bieži vien vienkārši pietrūkst arī tās zināšanas. Jā? Viņš varbūt ir kaut ko apzinās, ko var, ko nevar, bet liela daļa neapzinās, ko, tā kā ētika, piemēram, es arī agrāk, es nezināju, kā ar tiem zirgiem, es vienkārši braucu garām, viņiem nezinot. Jā. To es iemācījos tikai pēc tam no citiem braucējiem, kas arī brauc grupā, visi mēs braucām, samazināt. Vispār apstājāmies, izslēdzām motoru, gaidījām, paiet garām, un tad es sapratu, ka tā ir tā pareizā veids, kā samainīties un vienu ceļu, jā, zirgiem. Ir jau daudz momentu, kurus mēs nevaram paredzēt, kaut kāds pēkšņs privāti īpašums kaut kādā lauku ceļā, jā. Labi, es domāju, stumtu gluži cauri viņam nevajag, ja tas ir normāls koplietošanas ceļš, jā, bet samazināt ātrumu, tas vienkārši tāda parāda. Ok, zolīda attieksme, ja, un bieži vien tu esi ievērojis, ka tu samazini ātrumu, tur māmiņa nāk ar ratiņiem, tu viņai pamāja roku, viņa pamāja pretīm. Viss kontakts ir noticis, viņa sapratusi, ka tu respektē, super, braucam tālāk. Tas, liekas, tāds ļoti vienkārši atbruņošanās veids. Jā, pamāt, jā. Citreiz sīkie vēl rāda, lai uzgāzē, ok, bišķiņ uzgāzēt, bet tas ir attiecība veidošana ar sabiedrību, tas tāds nemitīgs darbs, jā. Tieši tā, tas tā kā nolasīt arī, kā to braucot nolasīt to situāciju un aizdomāties. Skaidrs, kad ir dažādi cilvēki, kā viņi ir audzināti bērnībā, jā, kā viņi vispār izturās par to. Bet bieži vien tas nonāk ar to, ka vienkārši cilvēkam nav kur braukt īsti. Jā, bet šo jautājumu mēs te neatrisināsim, jā. Es domāju, ka mēs redzam skaidri, ka to motobraucēji paliek vairāk, un viņiem vajag ierādīt vietas, kur viņi droši, atbildīgi drīkst braukt, jā. Tu jau pats esi risinājis šo jautājumu par šīm mineralizētajām joslām, ja? Un tā tālāk noteikti var atrast tos risinājumus. Ar valsts mežiem jārunā, ar Rīgas mežiem. Bet zinu, ka jūs jau to darāt. Jā, noteikti ir šīs vietas, kas ir tiek, tā teikt, pielāgotas, izveidotas, uzturētas un netiek, tā teikt, nodotas vai atdotas cita veida transporta līdzekļiem, jo mēs zinām, kad ir motobraucēji, tad ir kvadrciklu braucēji un tad vēl 4x4 braucēji. Tā sabiedrība liela. Ja visi izbrauc ar vienu tāku maršrutu, tad tur ir baigā puta beigās kolēģi. Tikai kvadrām paliek iespējams, kur peldēties, jā. Jā, tāpēc te arī vēl viena tāda lieta, laikam, kas būtu jānodala. Man ir šie pielietojumi veidi būt tādām takām, bet atkal visā Latvijā tad nezinu, vai varētu nosekt. Skaidrs, ap Rīgu kaut kur izveidot, Rīgas meži nāk pretī arī kaut ko veido savus. Tur pie Trīniekiem ir izveidojuši. Es personīgi esmu izbraucis tur, bet man likās, tā varbūt iesācēji. Pasmagi sevišķi ir tā sausā smilts periods, tad varētu būt stipri pasmagi. Un tad daudziem nākamais ceļš parasti ir meklēt internetā kaut kāds maršrutus, un tad nonāk vai no Trans-Eirotrail maršrutos. Tur arī jāskatās, viņš var mainās, tur īpašnieki mainās, jā. Viņi tev vienā brīdī var braukt pa grantēm, un vienā brīdī tu jau atkal cīnies tur, kur jau ir braukuši simtiem citu braucēju. Bet daudz arī skatās visādi šīs aplikācijas, piemēram, Wikiloc, meklē maršruts, un tur gan ir tās mežonīgie rietumi, kur kāds ir nezinot, kam kas tur piedara no īpašumiem, izbrauc. Iztest cauri, jā. Iztest cauri, atstājis tā ierakstu. Jā. Un publicēs visam internetam. Un tagad cilvēki nezinot, brauc, un tur jau pēc atkal 100 braucējiem, jau gaida varbūt saimnieks jau. Iespējams pārvilcis pār kaut ko sliktākajā gadījumā. Jā, tas būtu vissliktākais. Mierīgākais varbūt būs šīs pārunas, jā, un viņš noskaidro, kur, kāpēc viņš brauc te, kur viņš dabūs maršrutu, kad kaut kādiem spēkiem to dabūt maršrutu, jā. Esmu dzirdējis šāds gadījumus. Bet, jā, tu piemini vissliktāko. Mēs zinām negadījums ar zirgu, kurš beigās bija faktiski jāiemidzina, kurš gāja bojā pēc šī negadījuma, ka meitene
sastapās ar šo pārvilkto stiepli. Jā. Tas jau tur var būt bīstami dzīvībai. Un kā tev liekas, kas noved cilvēku līdz šādiem risinājumiem? Labi, droši vien, ka tas nav pārāk psihiski veselīgs cilvēks jau startā bijis, ja, bet noteikti šis uzbudinājums ir tiešām pa viņu privātu īpašumu brauc vienreiz, otrais, un sestdienā, tu zini, ja, tie var būt arī 20 moči, ja, un vairāk. Tam pat nav, man liekas, jābūt privātu īpašumu, tas var būt arī kaut kādā pieguļošā teritorijā pie lielajām mājām, kā mēs zinām, ja, pie Pierīgā, pie ciemiem. Zilakroks un 333, jā, nav tālu viens no otras. Nav blakām, jā, tur var pa nēru uzkrist. Daudz cilvēku vienkārši pastaigājuši, ir iemīļojuši pastaigāties ar suņiem, tad tev tež garām ļoti daudz. Man jau liekas, ka Latvijas valsts meži mums ir tie 60% mūsu teritorijas. Ja pabrauc tālāk, no Rīgas jau 100 tālāk, tur ir mazāk apdzīvots, tur tomēr sākās brīvāk. Es šīs problēmas saskatu tomēr ap Rīgu. Vairāk. Protams, cilvēkam sestdienā arī cik tālu viņš atbrauks, ja, tas sanāk ap Rīgu. Bet skaidrs, ka labi, ka jūs par šo jautājumu jau runājat, ceļat viņas gaisā, un šī diskusija, manuprāt, ir sākusies. Viņa vienkārši jāvirs tālāk. Jā, viņi ir sākusies, un arī viens no mums, mēs dalāmies divās daļās, gan CIA, kas organizē šos pasākumus, gan tā biedrība, kas izzina šos jautājumus, strādājot kopā ar Rīgas mežiem un arī Latvijas valsts mežiem, mēģināt saprast kaut kādu dialogu starp šīm abām institūcijām un braucējiem, tā teikt, vai var veidoties. Ceļš uz to noteikti ir, bet nav vieta, tā teikt, nav nekas balts, nav nekas melns, vai ne? Kaut kur pa vidu ir jārisina. Kamēr mēs risinām, tikmēr citi joprojām brauc. Un vienīgais veids, ko es redzu, kas varbūt palīdzētu, ir tiešām, ja tu sāktu justies nērti, ka tu tā dari, vismaz tu apzinies, tu dari nepareizi. Bet tāpat laikā, kas mums notiek, ko parastie braucēji redz, ir visur forwarder izbraukējuši, meža izstrāde notiek, ceļi izcirsti, meža tākas arī tiek sabojātas. Ja agrāk es novēroju sociālajos tīklos tās diskusijas no sabiedrības tādas, kad aktīvi motobraucēji, tad tagad jau vairs nav motobraucēji. Pat pie tām tēmām, kur motobraucēji tiek vainoti. Jau ir tiek ganīti Latvijas valsts meži, Rīgas meži par izpostītiem mežiem. Jā, tie visu laiku dabonījām. Zikā, mēs varam tevīm konkrēti izmainīt tik, cik mēs varam. Kad pie manīm atbrauc cilvēki mācīties, tad mēs braucam kopā un mēs rādu labos piemērus un tādā veidā viņi iemācās. Es domāju, katra motoskola, caur kuru iziet, tas ir kaut kāds filtrs. Caur šis jaunais motobraucējs tie var stāstīt un rādīt vairāk morālu un ētiku. Caur tevīm, jā. Tā kā, katram mums jāizdara labākais tenī savā lauciņā un pārējais jāatstāj, kā teikt, lielajam arhitektam. Jā. Tu pareizi sāki, kad varbūt jāsāk, ja tā teikt, kur tas sākums rodās. Tas ir varbūt tās pašas motoskolas un visiem jāiziet motoskolas. Jā, tieši tā. Varbūt tur jāsāk arī piestrādāt pie šīs ētikas un arī jau strāstīt ne tikai kā uz asfalta, ievērot ceļa zīmes, jā, bet jau arī mežā, kā ievērot varbūt. Aplikācijas, kā lietot. Jā. Daudz vēl joprojām nezinu LVM Geo, kur tu skaidri redzi, kas ir valsts meži, kur ir privātie, ļoti vienkāršas aplikācijas. Ja? Kaut kā atver apskaties, kur tu esi, tad ok. Tā, arī tad Rīgas, man liekas, Latvijas valsts meži vai Rīgas meži bija mājaslapā ielikt šī informatīvā, tā teikt, bildes, kur atšķir, kas ir legāli braucams vai nav legāli braucams. Tur arī gan sabiedrībai tāds apjukums bija, jo viss atsevišķi bildes likās, ka viens un tas pats. Dabā jau grūti ir bieži vien. Grūti atšķirt, jā. Mans vienīgais, ko es esmu ritīgi piefiksējis, ir tas pats LVM Geo, kad tur atverot šos meža karti, ja tev ir dzeltenā raustītā līnija, tas skaitās kā meža, tā kā ceļš. Jā. Un es pieturos pie tā. Es arī izmantoju LVM karti. Pagaidām nav tā ļoti pievilsta. Katrā ziņā fotokamerās neesam vēl trāpījuši. Un labā ziņā, jā, LVM Geo aplikācija papildinās ar visādām papildus iespējām featurām. Tā kā ir forši uzstādīt viņu noteikti ikdienā izmantot braukšanu ar jebkuru citu navigāciju, bet, kad plāno maršrutus, noteikti paskatīties. Kaut vai to wiki, lejuplādēto. Salīdzināt. LVMs arī labs to, ka tomēr tie jaunie ceļotāji, viņi grib palikt kaut kur pa nakti, un tad LVMam ir diezgan daudz šīs nakšņošanas vietas pa visu Latviju. Tas tā kā galamērķis, kuriem braukt, visbiežāk tur ir jābrauc pa kaut kādu meža celiņu, ja?
Tā kā, tas jau nosaka to, ka tu aizbrauks turien puslīdz pa smoko. Bet ja mēs tagad, piemēram, tā padomāt uz priekšu, ja mēs tā labi sastrādātos arī tās autoskolas sastāvs, kāds izstītos varbūt šis labais tēls tām motobraucējiem? Tas ir tas, ko mums vajadzētu tā teikt. Uz ko tiekties? Jā, tieši tā. Es domāju, ka labam moto ceļotājiem, sauksim pa ceļotāju, jā. Viņam ir pilnībā skaidrs, viņš orientējās, kur un kāpēc viņš brauc, kur viņš fiziski atrodas visu laiku, jā, viņam ir kontrole. Tad tas nozīmē, māka strādāt ar aplikāciju, māka izveidot maršrutu. Tehniski viņam ir motociklam paredzēta vieta, kur viņš var sekot līdzi. Vislabāk viņš māka izveidot to savu maršrutu smuku, un tad viņš seko tam maršrutam. Ja? Jo improvizējot pa ceļam, tad gan var noraut šķērsām, bet ja tu esi izplānojis maršrutu pa atļautiem ceļiem, tad puslīdz nonāks galamērķi legāli. Otra lielā sadaļa ir, ka viņš prot nakšņot dabā. Tas sākot no tā, kurus kokus drīkst cirst, kuri ir zaļi, kuri nav zaļi, kuri ņemami, kuri nav ņemami. Ka viņam ir ekipējums un zināšanas, kā to izdarīt. Ka viņš zina par toleti visu informāciju, kā rīkoties dabā. Jā. Saprot, ka aiz sevīm jāstāj drusciņ tīrāks nekā bija pirms tam. Tas arī liecina par mūsu kultūru. Atbrauc 4 džeki, norakšņoja, aizbrauc, palika skaistāk. Lūk, un tad trešā lieta ir, prast un mācīt komunicēt ar sabiedrību pārējo. Jo gan ikdienas sarunās, kad mēs birojā kaut vai runājam un stāstam par saviem piedzīvojumiem, klausās varbūt tās 20 nemotobraucēji, gan tās pašas tikšanās uz ceļa ar zirgiem, ar māmiņām, ar kaimiņiem. Ja tās morāls ētikas ir skaidra rāmi, tad jau vispārējais kļūst par tehniskām lietām. Tad ko ņemt līdzi, kā mocs remontēt, savākt, tās tehniskas lietas. Tādi 3 galvenie vaļi, es domāju, kur būtu jāzina. Man liekas, ļoti pareizi pateicis, jā. Tas ir ne tikai tā braukšana, bet arī viss pārējais, kas arī jā. Bet sevišķi mēs aizbrauksim kaut kur Skandināvijā. Tur šī outdoor kultūra ir vēl augstāka un vēl sanāka, jā. Un ja mēs tur sāksim kempot kaut kādā vietā pie privāta ezeriņa vai iebraukt kaut kādā ķērpī iekšā, mēs, kā teikt, izvērsīsim to savu nezināšanu plašākā pasaulē. Tad mēs nonākam līdz, principā, nākamajai tādai tēmai šī kultūras ievērošana, varbūt citās valstīs, kas varētu būt atšķirīga arī pirms nakšņošanas. Skaidrs, ka Latvijā mums ir tā daudz pieejamāk, daudz brīvāk, tikai braukšana to motociklu tajos mežos, ievērot, protams, kur atļauts braukt, bet arī nakšņošana, tas saucamais wild camping. Citās valstīs nemaz tā nav, tu nevar. Jā, kā kur, ja mēs skatāmies ziemeļiem, tur ir ļoti liberāli noteikumi. Principā tu nedrīkst 150 metrus no privāta īpašuma, tuvāk par 150 metriem. Praktiski nozīmē, tu drīkst jebkur nakšņot, jā, kas ir uz vienu nakti. Tu no rīta aizvāc visu projām un brauc tālāk. Jā. Tāda Skandināva superliberāli, ja tu skaties uz dienvidiem un rietumiem, jā, tad tur praktiski nav kur nakšņot tādā wildā. Vācija, Francija, jā, tie būs kempingi, labāk vai sliktāk, kur jāsamaksā kaut kāda naudiņa. Kaut man Alpu braucienā man izdevās atrast 3-4 naktas mierīgi vieta arī tādā valdiņā, bet tad ir tiešām jāmāk ar karti pastrādāt, ar galvu atrast jau vienmēr var kaut ko. Jā, tieši tā, ka ārzemēs var atrast, teikt, izmantojot arī citu veidu aplikācijas, tad iepriekšējos raidījumos pieminēju atsevišķu aplikāciju, kas ir par nakšņošanas vietām. Camp for you. Līdzīgi kaut kādas šīs. Viņas ir, jā, vairākas. Aplikācijas. Jā, tur arī parādīts, ko tu drīkst tajā vietiņā darīt, ko tu nedrīkst tajā vietiņā darīt. Bet arī tur jāatcerās, ka tie ir privāti cilvēki, kas liekas, kur viņi nakšņojuši un varbūt visādi, jā. Jā, un tad arī, piemēram, Trans-Eiro komūna ir diezgan liela, un tur ir daudz cilvēki, kas vienkārši ir uz tās takas malā, ir atzīmējuši savas vietas, kur vēl bija iespējas arī. Kartē varbūt nav, bet ir atzīmēts, jo viņam ir savs kaut kāds privāti īpašums. Viņš ir norādījis, ko tur var darīt, ko nevar. Kas var palikt. Man personīgi arī lauka māja arī atzīmēt, kā wild camping iespēja, un tad ārzemē braucot garām, arī pa laikam kāds paliek pārnakšņā. Tā ir laba doma, principā. Tie, kas ir motoaktīvisti, kuriem ir šādi īpašumi. Jā, tā kā ārzemniekiem šāda lieta palīdz,
Bet runājot vēl par šo latviešu braucēju, kas aizbrauc uz šīm ārzemēm ceļot un braukāties, jāatcerās, protams, ka numurzīme viņam ir Latvija, viņš pārstāv tajā brīdī Latviju, kā nāciju un to, ko domā par mums. Jāatcerās, ka ārpus Eiropas Savienības ir vajadzīgas starptautiskās tiesības. Jo Eiropā mēs varam braukt ar maziņām, bet izrādās ir starptautiskās tiesības, kuras ir pastāvēt. Jā, 20 eiro maksā, viņas var pasūtīt elektroniski, nekas sarežģīts nav, bet tāds dokuments papīra. Un jau tas ir Maroka, piemēram, kas ir ļoti populāra, un jebkur citur pasaulē, ārpus Eiropas. Un tas arī ir vēl viens veids, kā ceļot. Daudz čaļi ved uz Marokām, tur lūdzu. Tur wild campings ir, kur gribi tūkstnesī, ja vien tu esi spējīgs. Laikam mazāk iespējams par to, ka tur smilts tā teikt izbraukāts. Jā. Tieši tā, viņas katru gadu tāpat pārpūš, jā. Vai kur es vedu Indijā, lūdzu pavisam cits iespējas Mongolija. Ir tāda šie te moto ceļošanas mērķi, kur mēs varam ritīgi izbaudīt, kā teikt. Bet parunāsim tagad tālāk par taviem lieliem ceļiem. Tev pārstāvmais esi biežāk ceļojis Indijas. Arvien biežāk es redzēju, ka Indija. Tur jau ceļošana, tā teikt, ētika liekas pilnībā atšķirīga. Tur katrs brauc ņēgu. Tur tas, kā saka, prūži, atkritumi visās malās ir. Kā tur ir tajā brīdī ar ētiku? Jā, tu zini, no visām grupām man obligāti cilvēki atbrauc ar aizspriedumu vai ar viedokli par Indiju. Kaut gan nav tur bijuši. Bet aizbrauc projām, kā teikt, ar savu viedokli, un pārsvarā viņš ir daudz pozitīvāks. Jo Indija 27 štati, jau kopā 27 valodas, attiecīgi dažādas kultūras, un viņi nav vienādi. Un, ja tu paņems dienvidus, tas ir viena ceļošanas veids, jā, vai ziemeļs pavisam cits. Jā, tā kā pa Indiju vienā vārdā nevar pateikt, ka viņi ir tādi. Viņi ir pavisam dažādi. Un lielāko daļu janvārs, februārs brauc uz dienvidiem, ja tad jau latviešu ķermenis ir, kā teikt, noilgojies pēc saules. Tur dienvidos ir lieliski iespēja ceļot gar okeānu, un dienas braucienā tu esi kalnos, mēram 2000 metru augstos. Nozīmē patīkams latvietim klimats, forši rīti ar asiņu, jā, un tam līdzīgi. Jā, apnīkās, nobrauc lejā uz okeānu, tāda vieta. Savukārt augusts, septembris līdz pat novembris, ties ir Himalaja un tā sadaļa. Kas vispār tad šajā Indijā, mēs zinām, ka tur tā braukšanas kultūra pavisam savādāk, tur ir numurzīme jābūt priekšā aizmugurē. Tu nevari tik viegli laikam ar savu mocu tur iebraukt, jākārto arī papīri ir. Bet populārāks paliek šis fly and ride, aizlidot tur ar savu ekipējumu, un tad var braukt. Bet kas būtu varbūt jāņem vērā tādas lietas, varbūt, ko tu esi ievērojis pirmā reize, ka cilvēks ceļo pa Indijā motociklu? Es vairāk parunāšu par ziemeļiem, jā. Tāpēc, kad interesantāk, aizraujošāk, tur mēs braucām starp 3 un starp 5 kilometriem. Tas nozīmē, ekipējumam jābūt jau labākam. Kā es visiem saviem draugiem, kas brauc, saku, tas pats ekipējums, ko mēs braucam Latvijā, jo braukšana tajā augstumā būtu salīdzināmām Latvijas tagad šim te apstākļiem martam. Sēdi saulītē ir karsti, pat sāc braukt, tomēr ir augsti, ja? Un tā tur ir visu laiku. Plus drošības ekipējums, protams, labi zābaki, ceļsargi, tās lietas, ko mēs izmantojam arī šeit, ja? Un savas ķiveres uz tādiem braucieniem jau. Un to visu mierīgi 22 kg, kas parasti ir tā soma atļautā nododamā, diezgan mierīgi var salikt iekšā, viss saliekās, un tas par ekipējumu. Par braukšanas to stilu Indijas, pārsvarā pirmajā dienā tev liekas ārprātīgs hauss. Tiklīdz tu sāc iekšā, tu tā kā zivs ūdenī iekļaujies, tad satiksmē saprot loģiku, un izrādās tas hauss ir saprotams, kontrolējams, un ja vien tu tā kā paļaujies šai plūsmai, tad tu redz, ka viņi draudzīgi, un tā pīpināšana nav tāpēc, ka tā ir agresija, bet es tā kā padod ziņu, kad es šeit esmu, ja? Un otrā dienā, ja tev pats sāc pīpināt, ja? Un tīri labi par to jūties. Es teicu, ka neskaties atpakaļ tikai. Jā, indiešiem nav, kādas īpašības. Vispār viņi neprot stāvēt rindā. Arī veikalā. Ja starp tevīm un kasi būs metrs, ja, ienāks 2 indieši iekšā, tā kā bez aizspriedumiem, jo ir brīvvieta, viņi ir daudz, pusotras jards, ja. Tad vieta ir jāizpilda, tas pats arī satiksmē.
Lūk, vispārējais, un, manuprāt, kas mani, kāpēc Indijā tik daudz gadus braucu, man liekas, viņa neizpētāma vienas dzīves laikā. Tur ir tik daudz vietiņas, kur nokļūt, iedomājies, kalnos, un katra iela ir ekspedīcija. Ja? Otrs galvenais ir tie cilvēki. Tā viņa attieksme, tad budisms vai hinduisms, viņi ir draudzīgi, pozitīvi savā būtībā. Un ikdienā tu jau viņiem komunicē, kafejnē, vēl kaut kur. Un, laikam, tā sajūta, tā ir tā, ka tu esi gaidīts tajā valstī. Tā ir otra būtiskā sajūta. Kas vēl varbūt ir tāds ļoti, kas tev ir iekrīts atšķirīgs, varbūt tieši no Indijas braukšanas un varbūt Latvijas braukšanas? Atšķirīgs ir viss. Atšķirīgs ir pilnīgi viss, jā. Tur, kur mēs braucam motobotās un ķiverēs un bruņās, jā, tur viņi braucanīs, iešļocanīs čībiņās. Un... Neskatīsies neviens, jā? Tādā ziņā nē, un ja policija apturēja, man vienreiz mēs ar Lailingu braucām 2 ar moci, bet nomā bija tikai 1 ķiveri. Es viņai uzliku virsū. Policists apturēja, viņš noņēma viņai nost un uzlika man. Viņš saka, tagad ir pareizi. Tā kā tur easy going, jā, atšķirīgs ir viss. Un, liekas, tas ir tas interesantais, kāpēc braukt uz citām valstīm vispār vietām, jo mocis viens, bet tā kultūra, ko mēs iepazīstam, tā ir tā otra svarīgā lieta. Jā, tieši tā. Man liekas, vēl pāris varbūt tādi gadījumi, kas tev ir licies kaut kāds kultūra. Vai Jānis Kļaviņš vispār kādreiz ir ķēris kultūru šoku? Vai tu esi tik to pieredzis, tā teikt, no tagadiem? Tas, man izaudzināja tas pirmais brauciens uz Austrāliju. Tās bija 15 valstis, jā. Tas bija pirmais kultūras šoks, ka tu, benzīnu var tirgot no krāsainām pudelēm. Tur zaļu šodien nopirkt benzīnu, rītā sarkanu. Viss deg, viss ir ok. Bet tur tas brauciens iemācīja to galveno lietu. Tā ir tā paļaušanās. Paļaušanās, protams, uz to, kas notiks. Tu nevari izplānot lietu. Vēju, tu nevari izplānot, kur tu paliksi pa nakti, ja tas ir tāds ceļojums, jā. Un skaidrs, ka tev jābūt tehniski gatavam viskaut kam. Labs ekipējums, kur tu pārzini, telts, guļamais, prīmus, tādas lietas. Bet vispārējais, un ja tu to paļaušanos tā kā ielēt sirdī, jā, tad jau tu brauc un ņem priekšā to, kas nāk. Un tad ir forši. Un tad arī nav ar ko pārsteigts baigi. Tu drīzāk papriecāsies, uzzināji kaut ko jaunu, ieraudzīji kaut ko vēl. Tā ir man tā sajūta, kas ir tā šobrīd. Man liekas, tad tie, kas ir izceļojušies, viņi ir, tā teikt, norūdījušies psiholoģiski, jā, jo viņi ir gatavi tagad jebkuriem laikapstākļiem, bet arī jebkuriem, varbūt teikt, pat cilvēkiem. Noteikti. Jo ir sastaps visādus cilvēkus uz ceļa, un varbūt tad tādam cilvēkam ir daudz vieglāk konflikts situācijas arī. Mājās arī. Tomēr tu turpini braukt ar motociklu. Es domāju. Tev ir gadījies kāds ČP, ka tu iebrauc kādā privāta īpašumā un kāds tev tagad skrien virsū ar vilu vai kas tam līdz? Latvijā man tā nav gadījies. Godīgi sakot, nereizi. Kaut kur citur pasaulē. Es nezinu, citur pasaulē viņi kaut kā mierīgāk skatās uz to. Vismaz Skandināvijā esmu daudz bijis. Kaut kā nav tik stresaini. Viņi vai tad ir priekšā ceļam ir tas slietnis, jā. Un tad tu tur nebrauc iekšā, vai viņš vaļā, tad iebrauc, viņš sasveicinās, parāda, ka ceļš beidzās, brauc atpakaļ. Mums ar to privātu īpašumu, man liekas, vēl joprojām ir tāda, sāsināta sajūta, ka, mans ir mans, un tāda aizdoma ir. Man liekas, tev veiksmīgi vēl sanāk. Ja? Neuzdoties laikam tiem agresīvajiem. Varbūt es maz braucu Latvijā. Varbūt, jā. Bet man gan ir sanācis uzdoties un reizēm pat nezināt, braucot pa Trans-Eiro-Trail, jā, kad kaut kādi vecāki posmi, kas ir bijuši, kas ir veids kaut kādas korekcijas apkārt, un pēc tam es noskaidroju, ka pēc kaut kādu vecāku, tikai tāpēc, ka gāja ar privātību. Braucām draugu, un viņš man pēc tam stāsta, pat neredzēja, bet pa tevi akmeni met. Nopietni, jā. Man aiz muguras, jā. Es pat nebiju piefiksam, viņi man aizmēja brauc, kā mēģina sadzīvst, vienā viņš man saka, to akmeni ceļudā garā. Labs. No kaimiņa, jā. Labi, tāda nav īsti adekvāta rīcība. Mēs tad akmeni. Jā. Bet mēs jau nezinām, varbūt mēs šodien tajā dienā esam jau kaut kādi sastie pēc brauc, jā, bet tas noteikti nav veids, Tad izsināt šo situāciju. Šāds konflikts, jā, arī kaut vai no tām cilvēkam ir tas privāti īpašums. Labā ziņa, kāda ir? Savu akmeni nedzirdēs.
Un ir bijuši arī citi pozitīvi gadījumi, kur mēs braucām garām un iebraucām atkal kaut kādā privātā īpašumā. Cilvēks nāk un tu sāc domāt, ka viņš tādā tempā nāks, domā, viss. Viņš pienāk, kā klausies, es zinu labāk tā, kas iet apkārt. Ja, tādā labā pozitīvā sarunā viņš tev pēc tam izved īstenībā ar foršāku. Viņš pats īstenībā arī motobraucējs, izvilcis jau ir. Pa savām takām, jā. Tā kā dažādi tie gadījumi. Mani vairākas reizes uzaicinājuši par nakti palikt, es braucu meklējis kaut kādu mistisku mazu vietiņu. Cik, nē, paliekat pie mums tur kur ezers ir, viss nobrauciet lejā, lūdzu. Tā kā arī tā ir. Tā kā cilvēki dažādi arī šajos, potenciālajās konflikta situācijās, pirms tu nenoskaidros to otru pusi, varbūt nesapratīs arī to otru pusi. Un, ko nodot mēs varam tiem motobraucējiem, esiet pieklājīgi. Jā, vai komunicēt, vai aprunāties, parunāties bieži vien. Tur būtu slikti dieni. Jā. Un tas ir tas brīdis arī, kad mēs jau pat Latvijā, mēs pārstam to motobraucēju tēlu. Visi, katrs individs, jā. Kāds individs, un tāpēc, ko mēs varam aicināt, ir jābūt pieklājīgiem un komunicēt. Jāni, kādi tev plāni tagad nākotnē? Motobraukšana ir kāda lielāka ceļojuma plāna? Man šogad kalendārs diezgan pilns. Tieši pa močiem no augusta vidus līdz septembra vidum es būšu Himalajos. Man atbrauks 3 grupas. Attiecīgi es visu to laiku dzīvoju uz vietas, izbraucu ar vieniem. Atpūšos pāris dienas, sagaidu nākamo grupu, un tā 3 grupas, tad būs kopā kāds 7000 kilometri jānobrauc pa to. Bišķi vairāk kā mēnesi, un skaists vietas, visas Ladāgas puses, Pakistāna, Ķīnas mala. 5200 augstākā pārēja. Skati ir episks. Skati ir tādi, ka pirmajā dienā, kā mums parasti grafiks, tā kā mēs braucam, 45 minūtes braucam, tad atpūšamies, rociņas, ūdens. Pirmajā dienā es saku, stājieties, kad gribat, un bildējiet. Jo nevar to grupu savākt. Viņi vienkārši ierauga, kad un viss randomā bildē. Bet otrā dienā jau saprot, ka paliek vēl smukāk tikai, un vēl, tad jau tad es pauzēs arī bildējumu. Lūk, tā kā pusotras mēnesis tur, un tad mēs ar Krišānu Arvīdu brauksim novembrī. Jau izpētīt jauns maršruts. Un Indijas austrumos ir fantastiski štati, saucās Seven Sisters, ir 7 štati. Tas ir vēl aiz Bangladešas, tas ir pie Mjanmas robežas, tur vispār, kartē pat neizskatās, ka tā ir Indija. Un tur vispār cita veida izskata cilvēki, tur dzīvo tribos, tādās ciltīs, cita kultūra, mega interesanti. Un tur ir labi braucams visu ziemu. Tur te Himalaya bišķi tālāk projām ir, un ir normāla temperatūra. Un tad jābrauc izpētē, lai, kā teikt, atklātu jaunas maršruts. Šis ir Pļaviņš rāja, vai tas ir Modern Ranger, tas stūris? Mēs jau roku rokā darbojamies, kā dzīvē jau tu strādā kopā ar cilvēkiem, ko patīk pavadīt laiku kopā. Tad, principā, cilvēki jums arī var atrast jūsu mājaslapā informāciju par šiem topošiem ceļiem un pievienoties. Jā, gan Modern Ranger, gan Pļaviņš raida, un mums tā doma ir, kad Arvīds, es, Krišāns, katrs varbūt būs atbildīgs par kaut kādu vairāk savu virzienu, jo kad vienam ir grūti, tu var paņemt tikai to, ko tu var paņemt. Tā puse mums pašiem interesē, patīk, kā Krišāns teica, ļoti garšīgi, arī svarīgs moments. Ja tu jau ceļot, brauc vienalga ar sievu vai kā, bet uzēst visiem ir svarīgi. Aš piedzīvojums. Jā. Lūk, tā kā šis gads būs uz motociklu Himalajos. Viņš tos labs triori izveidojis, man liekas, arī tieši ceļojumiem, tad medības. Medības tevi pieredze ceļojot arī. Krišānim ir fotomākslā. Man Arvīdam arī video. Jā. Tā kā tie cilvēki, kas brauc grupā ar jums, viņi var ko rēķināties. Un ar super bildītēm, labu video, jā. Tas noteikti, jā. Tas labi komplēt. Tā nebūs jāpiestāja pašiem, varbūt visu laiku jābildē, zin kā. Jā, ja tu redzēsi Arvīdu bildi, sapratīs. Kur jūs vēl varēs noķert ir tagad Alduro sezonas atklāšanā? Jā, noteikti mēs būsim kā Modern Ranger. Un būs balviņas, izdomāsim kādu staciju foršu. Vēl jāpaskatās par programmatējiem, padiskutēsim. Bet īsumā, Modern Ranger un Pļaviņš raida. Mums šogad būs 3 dienas, piekdien vakarā. Es ceru, ka jūs arī būsiet klāt, jo tad mums ir tās mierīgais pie uguns, kur pasēdēšana, parunāšanās. Obligāti būsim, jā. Un sestdien tad ir lielā braukšana.
pie jums būs stacija bootcamp, ko mēs taisam Alduro bootcamp, bet pie jums tad varēs apgūt arī šo, ko mēs tikko izrunājām, bišķiņi atkārtot par ētiku lietiņas un izbraukt kādas kolonasiņas un atsevišķi kaut kādas vēl. Mēs izdomāsim kaut ko interesantu, jā, bet iemācīsim kaut ko jaunu vispār. Un svētdienā tad grupa izbrauciena. Es ceru, ka jums arī būs savu grupiņa, ar kur varēsiet doties izbraucienā. Kas zina, varbūt tā pati grupa arī ceļos jums līdzi. Nevar zināt, jā. Mēs tagad tieši braucām ar Krišānu un domājām, kur maršrutu varētu paņemt, jā. Ideāli. Un tad viss sīkāk varēs noskaidrot. Sestdienas vakarā pie uguns, kur tur jau tā arī brīvā diskusija, man liekas. Jā, tieši tā. Un tad sestdien no rīta mums atnāks arī cilvēki no Rīgas mežiem un iespējams arī Latvijas valsts mežiem, kas arī mums tā kā visu kopā padiskutēsim par šīm iespējām, kā mēs varam kopdarboties Latvijā, lai mēs tomēr radām pozitīvu vidi. Mēs kā motobraucēji noteikti negribam, kad aizliedz, jo tas ir vieglākais veids bieži vien. Tieši tā, pateikt, ka nedrīkst. Jā, tāpēc mums ir jāiet kaut kādiem gan kompromisiem, gan tādām diskusijām. Jā, mēs varam aicināt arī tos, kur atbrauks mūsu viesus, lai konkrēti situācijas jau apdomā, jo LVM džekiem var pavaicāt konkrēti, kā risināt šeit šo jautājumu. Nekā nevis vispārēji. Tā kā. Tieši tā. Un Jāni pastāst, tad, kur var atrast vēl informāciju par Modern Ranger vai par Kļaviņš raidu? Jā, Kļaviņš raida mājaslapā, joprojām ir smukie apraksti un jau arī video par to, kā mums pagājušajā gadā gājis ir, kur mēs noķērām arī bišķiņu ziemu Himalajos. Video ir episki, un kas interesanti, ka džekiem patiesībā atmiņā visvairāk tas arī ir palicis, ka bija forši, jā. Kaut gan bija augsts. Tātad, jā, un Modern Ranger lapā mums arī atsevišķa sadaļa, jā, kur ir motoceļojumi. Mēs, starp citu, pa Latviju, kā Modern Rangeri, arī esam sagatavojuši vairākus maršrutus. Jau Skandināvi mūs uzrunāja, bet tie var būt arī Latvijas džeki. Pirmkārt, kuri paši varbūt tās vēl nav gatavi plānot savus maršrutus. Varbūt viņiem ir daudz jautājumu, jo braucot šajā komunā, kā mēs runājam, tu daudz ko iemācies braukšanas kultūrā. Tev parāda labas kempvietas, ja, parāda, kā tur uzvesties, jo pie maniem ir daudz, kuri pirmo gadu ir paņēmuši enduro moci, ja? Viņam ir miljons jautājumu. Kaut viņš ir nopircis varbūt somus un prīmus, ja? Bet viņam ir miljons jautājumu, kā pareizi sakrāmēt. Ja tur ir nianses, ja? Kādas maisiņas izvēlēties, ko kā grupēt, ko smagumu apakšā, augšā. Ja? Tur ir daudz jautājumu un šādā grupā, kas ir organizēti pa kaut kādu naudiņu, bet par tevīm parūpēsies, aizvedīs, kā teikt, un dabūs smuks skats. Tā kā es domāju, latvieši jaunie braucēji arī var noteikti pieteikties. Jā, es varu stipri ieteiktu cilvēkiem pievienoties šādiem izbraucieniem, jo tā pieredze, man liekas, pagājušas nāk līdz ar to ir neatskaitām tam, cik laika vajadzētu pavadīt sēžot pie YouTube un mācoties, kā gulēšanas sistēmai, ko tur izvēlēties. Skaties, ir divi ceļi, kā kaut ko iemācīties. Viens ceļš ir empiriskais, ja, ka tu pats pēc kārtas visas 1000 lietas, kamēr tu nonāc pie tā, kas ir labs. Un otrs ceļš ir paņemt skolotāju, labāko katrā sfērā, uzdot jautājumu, saņemt atbildi. Ja, un tas ir ātrākais un kvalitīvākais ceļš. Ja, vai mācīties braukt ar moci vai palikt pa nakti mežā, jebkurā jautājumā. Tieši tā. Tā kā brauciet sezonas atklāšanu, brauciet Kļaviņš raida un Modern Ranger grupu izbraucienās Latvijā un ārzemēs, ķeriet to pieredzi no pieredzējušiem cilvēkiem, kas ir uzkāpuši visiem grābekļiem, guvuši lielo pieredzi. Bet, Jāni, kas vēl tad noslēgumā, kas ir tas, ko tu varbūt novēlēt tad šiem, tiem motobraucējiem, kas brauc uz mūsu pasauli, varbūt arī tiem citiem, kas varbūt klausās šo raidījumi, bet viņi varbūt nav tieši adventure braucēji, bet viņi varbūt zina kādi, kas vienkārši ir rasās vai brauc. Jā, es jau negribētu vispār nodalīt baigi, kad, pilsētas braucēji un tad ir mežu taku braucēji, jā. To vajadzētu raudzīties kā uz vienotu tādu ekosistēmu. Jo mēs katrs, kā runājām, esam pārstāvam visus, kas brauc 2 riteņiem. Bet es aicinātu un noteikti ieteiktu braukt uz šādu veidu pasākumiem, kā ir jūsējie, vai tas būtu skauts vai sezonas atklāšana, jo tur noteikti tā tīklošanās. Tur noteikti tiešām labas lietas par jauniem maršrutiem, par visu kaut ko var uzzināt.
pie uguns, kur viss tik ātra linka šī moto pasaulē nevar dabūt, vai ne? Ir jau tādi līdzīgi pasākumi arī tiem, kas pasvaltu rulē un harlistiem, un tas viss strādā. Tā brālība, kā teikt, ir dzīva, viņa strādā, viņā vajag piedalīties. Super, prieks dzirdēt. Jāni, tiekamies tad jaunajā sezonas atklāšanā. Paldies par sarunu. 1., 2., 3. maijs, ja? Tieši tā.